Vai vējš ir robežs vai kāpēc? Nevar saprast. Padiesim? Padiesim.
Kārlēn, tu tai pusē, tu nāc šitai pusē? Vai, tikai kājas nekustē. Sadāk mums zemestrīce. Atsakot, tu tagad redzi savu vēju? Oi, nu labi, es tad mēģināšu ieraudzīt, kur viņam. Šausmas, cik viņam liels zelta kronis, ka mēs nekādīgi viņu nevaram. O, viņš būs ar radziņiem iznāk bišķiņi. Tā, labi? Dzīve. Dzīve tāda. Tā, kur ir? Tā. Tā, tas ir tavējais. Viņam, klausies. Mums kaut kāds
Tik liels vējš ir viņam, tad asta, tad kronis neiet iekšā. Tā, tu redzi vēl ko, vai neredzi vairs atkal? Tā, tagad šito, un tad sāksies mānīšanās. Citur mānīties nevar, bet animācijā var mānīties. Tā, šito tagad ņemam nost un liekam apakaļ šito pirmo. Liec apakaļ to pirmo, lai viņš ilgāk padanco. Tad no šitās kaudzītes ņem šitos. Tad viņam bija rokas lejā, tagad viņš lēnām cels rokas augšā atkal. Tā. Tagad ņem nost to, tagad rokas atkal vēl augstāk. Viņš tev mutē kustina. Tad varēs dziedāt. Tur liec tajā pusītē. Tā kā mēs fotografējam ārā, tad tur tā labi. Iebrauc mašīnas, izbrauc mašīnas, viņas pazūda. Lēkājošie cilvēki un lēkājošās mašīnas. Viņi, diemžēl, neiekļūst titros, bet viņi ir kīno. Viņi tagad ir animācijas personāži, kāds bariņš. Tā, klausies, tagad šitos te tagad uzzīmēsim. Viņš tev padancoja. Tagad var uzzīmēt šito pašu vēju, bet tikai galvu lielu. Un bez zelta kroņa. Labi? Un to zelta kronu uzzīmēs, vienu lapiņu tikai uzzīmē. Un to zelta kronu uzzīmēs uz citu papīru un uz šķērītēm izgriezīs. Bet tā, lai viņam ir tikai galva, nu tā kā priekš dokumentu fotogrāfijas sanāks. Labi? Tādu lielu galvu, matus viņam un zelta kronu uz citu papīru, tad ar šķērēm izgriezīs un tad taisīs. Es nevaru nekādīgi viņu nopilnēt. Tas ir par sabiedrīgo māku. Nu, pašlaik es zīmēju vēju un mans vējš paņems sēklu un iesēs. Mums ir pa maz bērnu. Pa daudz mākslinieku. Tā, dziedam otro fantu. 3, 4, vējš jūt vēl brīdis. Un es dzīvi kā nesot. Gribu savu plīs, lai nav izspēlē tas skās. Lai vējš ir jūra, vējš pār. Lai vējš ir